Labrīt! Mēs esam sasnieguši mūsu pirmo lietaino dienu un pirmo rītu pilnībā neizkāpjot no busiņa. Visas rīta mazgāšanās toaletes un tagad taisīsim rokastes šajā platībā, šaurībā. Vakar bijām uz baseiniem un tā kā bija mitrs un slapš un lietains pilnīgi man nekas nav izžūs, tā kā būs vēl šī lieta jāatrisina. Un pēc tam jau domāsim tālāk, ko darīt. Aptver dāmas te izskatās. Aptver dāmas te izskatās. Uldis meklē manas zeķes. Bērni tur spēlējās aizmugurē. Uldis šeit augšā guļ. Tagad šeit ir noliktava. Ir lūciņa un te ir loks, kurš ir ciet, jo plīst. Un te mēs redzam Jūru un Ilzas pieberīti. Fonā ir tatri, skujkoki, bet glumī. Mēs esam startējuši no Gagoreči Patoku. Jo šodien šeit pamodāmies bija 12 grādi, tagad kaut 14-15. Šobrīd tieši nelīst, bet iepriekš lija. Un pavadījām rītu busiņā iekšā un tad gājām atkal uz bērnistu par bērniem. Tika pieņemts lēmums, ka mēs šodien jau dodamies uz Austriju. Mums ir ieteikts, ka tur ir tāds lielākais stepes ezers Eiropā un skaisti kempingi tur ir. Un mēs braucam uz vienu konkrētu pēc rekomendācijas kempingu, kur mēs arī būsim 1 vai 2 naktis. Šobrīd tādiem korķiem brauksim ārā no šīs vietas, un tā pagājušajā gadā arī tāpat šeit bija. Uldis ir diezgan saspringts un satraukts, jo izrādās, ka tur kaut kas nav mums kārtībā ar to tosolu korķīti. Mēs nezinām. Teorijā. Tu gribi kaut ko pateikt? Tehniskā pauzīte. Īsi. Viss kārtībā. Uldis tā vienmēr saka, ka viss kārtībā. Es ļoti slikti gulēju, es nosalu šonakt. Man nav tāda problēma, jo man 2 radiatori guļ blakus. Šonakt bija laikam pirmā nakts, kad mēs Uldis gulēja termoveļā un es arī. Tā, tagad mūsu lielākā problēma ir atrast degvielas uzpildes stāciju, kur iegādāties Slovākijas viņeti, cauri Slovākijai uz Austriju un tad Austrijas viņeti. Mums nav daudz jābrauc, 380 km, it kā nav baigi daudz, bet reāli navigācija rāda, ka tās ir 6 stundas. Tā kā es domāju, šī diena būs diezgan mokoša, būsim reāli. Vakardien mēs ar bišķiņu sasniedzām jau tādu nosacītu kliņķīti, bišķi tur viss pakašķējās no rīta, es tam salīgi pamīļojās. Protams, ka vieglāk ir tad, kad ir labs laiks, mēs varam tur ārā visi būt un tajā brīdī, kad mums ir visi esam spiesti darīt visas savas rīta rutīnas. Busiņā 4. tad, saspringt gaisotnīti, bet nekas. Mācamies. Fantastiski skaists skats, bet, lai tiktu šeit augšā, veids mums var pa tādu ceļu, lai tiktu šeit augšā, Ulda brauc ar pirmo ātrumu. Reāli ar pirmo ātrumu. Es nezinu, kas būs ar to mašīnu un kā mēs vispār domājam tikt līdz Dolomītiem. Esam salīdzinoši nesen iebraukuši Slovākijā un atkal pēkšņi nokrīt visi rādītāji. Nevis nokrīt visi rādītāji, bet apgriezieni nokrīt, jā. Un tad pēc tā Ulda zina, ka kaut kas nav sīksnas vietās, kas tad tagad Uldis meklē, kur vaina, kas noticis. Jo, būsam bija liels lodzi, jo mēs braucām ļoti stāvus ceļus augšup. Šķērsojot Polijas-Slovākijas robežu pa Polijas-Slovākijas Tatru rajonu. Kāds ir verdikts? Es pamanu to, ka tas Tosolkoits atkal nelēja nost, liekot šķidrumu. Tas nozīmē, ka tur tomēr ir failers. Es domāju, ka es taisīšu kaut kādu manuālo fiksu ar urbīti. Nē, tagad nē. Bet tagad tu sapratīsim, kāpēc ģenerators nedara to, kas viņam jādara. Brauksim tālāk. Fantastiski. Mūsu braukšanas laiks ir izsmalts un mēs esam kārtējā ceļmostu pauzītē Slovākijā. Ļoti skaistā vietā. Abās pusēs tādas diezgan kalnu grēdas un kalnu upe tepat. Un ieraudzījām, ka šeit ir zirgi un bērnu laukumiņš. Bet bērnu laukumiņš ir restorānā pagātājiem, viņam apkārt tāds žoks. Un tad mēs nolēmām arī, esam pusdienu sēduši un nolēmām pirmo reizi šo 4 dienu laikā arī kaut ko šeit paņemt. Kaut kādas no sērijas kartupeļu biezpatnes sēņmērts un frīkartupelītes. Oh well. Jā, vismaz bērni izskatīsies un varēsim braukt tālāk Austrijas virzienā. Joprojām turpinam braukt cauri Slovākijai, Austrijas virzienā, bet esam pieņēmuši lēmumu, ka tomēr paliksim vēl vienā kempingā Slovākijā un tad rīt pusotras stundas braucienā tas mūsu noskatītais kempings pie ezera, pie Stepes ezera. Jāsaka, ka pa Slovākiju braukt jau ir krietni tā baudāmāk, jo flora ir jau tāda mazliet atšķiras un ir kaut kas interesantāks. Tie paši kalni fonā,
Teodoram Rozi dienas. Mēs esam atpakaļ pie 2 dienasām sakarā ar šo te braukšanu. Matilda ir pie Opju un Omas. Mēs ar Uldu rulējam, un man ir viens brītiņš vienkārši pabraukt mierīgi un nebūt animatoram un barotājam. Es mazliet nogurus, jāsaka godīgi. Bija jau mums šodien brīži, kad es teicu, ka man ir sajūta, ka es esmu atbraukusi līdzi kā supports, kā palīga personāls. Bet, visam ir vieta būt. Mācamies, katra jauna situācija mums kaut ko iemāca. Tā mēs turpinam ceļu. Un patiesībā šobrīd jau ir tā, ka tiešām gribas tikt līdz te Itālijai. Gribas to Itālijas garšu, jo tas būs atkal kaut kas pilnīgi cita mentalitāte, cita kultūra. Es atzīšos, ka Polijas Grečī Pato kempingā es satiku itāļu māmu, kas tur bija ar 3,5 gadnieci, 2 gadnieku un 2 mēnešus vecu mazulīti ergo somā. Viņi man ļoti iedvesmoja, un es sapratu, jā, es gribu uz Itāliju. Es gribu aizbraukt tik tālu. Tu arī gribi? Jā, es gribētu nokļūt uz Itāliju. Bez eļļainām rokām. Mēs te kaut kur kāpām kaut kādiem Slovāku serpentīniem, un šitas tahmets vienkārši palika ļēngans un nekustās vairāk. Bet ģeneratoras lādēm paskatījāmies visus tos datus. Nāk iekšā no ģeneratora šponungs. Kaut kas nedaudz atkrīt, atbirst šim busam, bet mēs ejam uz priekšu diezgan pārliecinoši īsiņš. Esam sasnieguši noskatīto kempingu. Slovākijā jau netālu no Bratislavas un netālu no Austrijas robežas. Un te ir ļoti jauki, te ir bērnu laukumiņš, turpat ir labierīcības kafejnīca. Mūsu auto šeit, pie pašas ieejas, bet kempings ir liels vēl otrā pusē, daudz mašīnu. Saucās Pullman un 3 zvaigznes, nezinu, cik tas ir reāli. Un šeit ir papagailīši, kas bērniem ļoti patīk un ir interesanti. Un tur var redzēt, ka mēs jau esam dienvidos, jo ir tādi augi un koki un ziedi, kādi pie mums nav redzēti. Kādi pie mums neaug. Tā kā jā, var just, ka mēs jau esam tuvāk uz dienvidiem un ka mums vējš arī ir tāds silts, kā Ielas teica. Jā, viss izskatās tā ļoti jauki šeit. Un turpat ir baseins, bet mēs īsti nezinām. Ir iekļauts sanā vai nē. Mēs tikko esam atbraukuši, tūlīt noparkosimies, taisīsim vakariņas, ēdīsim un pēc tam mums ir doma Jūra un Ielas velospēdiem. Abi bērni kreisi un līdz apbraukt apkārt ezeram. Tas ir 13 km. Tā kā redzēs, vai sanāks vai nē. Jā. Kur mēs esam? Es nezinu, kur mēs esam. Nav jāsmas, jūs man kaut kur saka, tikai sūtat koordinātas, tik braucu. Mēs tur Slovākijā netālu no Bratislavas. Es jau teicu, starp citu. Esmu nolaupīts, palīdziet. Ceļā uz Austriju un mēs apstājāmies ļoti foršā kempingā, 3 zvaigžņi. Un mūsu kempings ir tur tieši pretīm pāri. Mēs izbraucām ar Jūru un Ielas velospēdiem, kurus viņi mums laipni aizdeva un vizinam bērnus. Un ir jauks vakars un tur fonā ir Tatri. Karpati, kā to pareizi sauc, I don't know. Mums joprojām nav jausmas, kādā pilsētā mēs esam, bet atradām ļoti skaistu vietu. Tad skaistu greznu viesnīcu, skaisti iekoptu parku, tilts pāri tādam kanālim. Mums ļoti patīk.